Troksnis, putekļi, sabojāti ceļi, izsusējušas akas un ikdienas slēpotājiem vairs nepieejama Smeceres sila garā un lēzenā trase. Tā ir daļa no bažām, kas tika paustas sabiedriskās apspriešanas sapulcē, kas tika sasaukta saistībā ar SIA DSG karjeri plānoto smilts un smilts grants ieguvi perspektīvai atradnē Smeceres silas. Lai arī jautājumu bija daudz, sapulcs noritēja mierīgā gaisotnē, analizējot iespējamos riskus un arī iegūmus. Šobrīd esam iesnieguši pieteikumu ieteikumus vidi izstrādēja 75 hektāru platībā. Mēs nestrādāsim šajā teritorijā vienlaikus, vai tie būs 50, 60 vai 70 hektāri, bet mēs strādāsim pa posmiem. Respektīvi, izstrādāsim vienu posmu, virzīsimies uz nākamo, iepriekšējo sakārtosim, mēģinot maksimāli mazināt ietekmi uz vidi. 5 hektāri ir tā platība, ko mēs aptuveni šobrīd varam nosaukt, jo tā ir platība, kurā racionāli mēs varam diezgan optimāli strādāt. Skatoties to darbību, kas notiek tagad pie tiem esošajiem karjeriem, mēs ļoti labi redzam, ka tas autotransports, kas brauc ārā, brauc iekšā, viņš sagādā grūtības pārējiem satiksmes braucējiem. Visi tie dubļi un karjera atliekas pie lietainiem laikiem, viņi tiek iznesti uz ceļa. Un tad tie ceļi netiek tīrīti un stikli sisti un viss kaut kas notiek. Protams, ka pēdējā laikā pēc mana zvana Latvijas valsts ceļiem viņi sāka kopt to ceļu. Otrs aspekts, kas izskanēja saistībā ar iebraukšanu un izbraukšanu no karjeras, satiksmes drošība. Tur ir tas līkums, viņš tāds diezgan bīstams. Pagrieziens uz tiem karjeriem ir apmēram kaut kādi 70-80 metri. Ja ātri brauc no kaut kādas lejas, tad tur ir bremzēšana un visādas pārējās lietas var būt, ja kāds sadurās, tur obligāti vajadzīgs vismaz iebraukšana karjerā ar asfaltētu ceļu, kādi tur 80-100 metri, lai tie visi dubļi jau pirmajā brīdī nokrīt. Un tad obligāti 3 joslas, kur varētu gan sabremzēties, gan apbraukt no vienas puses un otras. Pareiķinot, cik kravas pie pilnas darba noslodzes dienā tiks izvestas, iedzīvotāju bažas ir arī par ceļu nolietošanu. Reāli tas ceļš tiks nolietots, un es šaubos, ka pie mūsu ekonomiskās situācijas mēs savā mūžā redzēsim, ka viņi atjaunos to ceļu. Tā jau tas ceļš saka, viņš jau tagad tika atjaunos padomju ceļam, nofrēzēs asfalts, uzlikts jauns, jā. Kāda ir runa par nespēju tam ceļam. Es domāju, mēs zaudēsim vairāk, jo tās, ko viņi nodokļos samaksās, tās ir vienkārši kapeikas, kas ienāks pašvaldības budžetā. Vilnim īpašums atrodas tieši karjera tūmā, tādēļ satraukums ir arī par troksni. Kad tas drupinātājs iet, to jau mēs visi ļoti labi tur varējām dzirdēt. Es domāju, līdz Sauleskalnam viņš skan, es domāju, viņš Madonā šeit skan. Ja mototrasē pa mikrofonu paziņoja, ka pasākums beigs, tad šeit arī var dzirdēt, ja turpat no tā rajona līdz šejienei atnāk skaņa. Vajag tikai vēja virzienam, būt pareizajā virzienā. Tā kā skaņa izplatās, un tur noslāpēt viņu nevarēs. Tā kā ņem savu māju un pārvācies. Kā Amerikā apguva vietējos izspied ārā, tā mūsu vietējos izspiedīs karjeras. Mēs satīsim makšķeres un aiziesim. Protams, kā tiešām kaimiņam troksnis, īpašuma vērtības krišana. Pirms kāda laika aizgājis dzīvot mežā, un tagad tu vairs nedzīvo mežā, bet dzīvo industriālā zonā. Tā ir vislielākā baža. Tāpat Gvido satrauc Smeceres silas sporta bāzes nākotne un slēpotāju iespēju izmantot lēzenāku trasi, kas šobrīd ved tieši pa iecerētā karjera teritoriju. Jo mēs arī kā kaimiņi, vairāk māju īpašnieki, zemes īpašnieki bijām jau gadiem ļauši mūsu zemes izmantot, kur lielākoties arī notika tautas slēpojumi. Šī iespēja tagad būs liekta. Pašvaldība ir bijusi netālu redzīga, jo tad, kad tas zemes īpašums bija brīvā tirgū pieejams, un zinot, cik lielas naudas vai miljoni tika ieguldīti Smeceres silas sporta bāzē, tas netika paredzēts, ka tomēr tie slēpošanai tas viss ir nepieciešams. Tiem miljoniem nav kur vairs attīstīties. Tas, ko mēs šodien dzirdējām, mēs to visu piefiksējām, un tajā brīdī, kad mēs nākamreiz tiksimies uz nākamo sanāksmi, mēs noteikti pārjautāsim, vai tas ir ticis ievērtēts, vai tas ir ticis ņemts vērā, un arī tajā brīdī, kad būs jau tapis projekts, arī tad mēs kā pašvaldība kontrolējot un pārbaudot pārliecināsimies, vai tas ir iestrādāts. Jā. Mēs nevaram ietekmēt uzņēmējdarbību. Protams, ka ir jādomā par trases attīstību, par iedzīvotājiem. Acīm redzot, šis uzņēmums strādā jau 20 gadi, viņiem ir daudz karjeru. Es domāju, ka viņi tiks galā ar visiem šitiem jautājumiem. Principā ir izpildāms viss, jā, jo nebija jautājumi, kas būtu tādi no gaisa rauti. 3 dienās ūdens apgādi mēs nevaram apsolīt, bet mēs vienkārši neredzam, ka viņi varētu pazust. Bet visādi citādi mēs redzam, ka mēs varam sadarboties un attīstīt šo karjeru tā, lai
sabiedrība nav apcelta. Un visvairāk sabiedrībai rūpēja par smeceres slēpošanas trasēm, un tur mēs jau esam padomājuši par risinājumiem ar trases vadību. Tā kā es domāju, ka šai ziņā viss būs kārtībā. Tad faktiski tie iedzīvotāji, kas tur dzīvo, viņu mūžu pavadīts tiks karjeru ietekmē. Redzēt, šajā nozarē ir ļoti grūti saprast gadu no gada, kā mums veiksies, bet tie noteikti būs 20 gadi un vairāk. Jā. Kā uzsver madonieši, ja uzņēmums pildīs solījumus par sadarbību, atbalstu vietējiem un rekultivāciju, ieguvēji varētu būt visi. Tādēļ šobrīd svarīga ir iedzīvotāju līdzdalība, sekojot notikumiem un iesaistoties nākamajā sabiedriskajā apspriedē, kad būs sagatavots ziņojums par ietekmi uz vidi. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.